Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, latvieša kods! Šovakar vēlos runāt par Latvijas nacionāliem dārgumiem. Nesen veicu aptauju starp latviešiem un jautāju, kāds ir tavs Latvijas nacionālais dārgums? Atbildes bija dažādas, un redzēju arī to, ka ne katrs varēja uzreiz tā uz sitienu atbildēt uz šo jautājumu. Tāpat laikā Facebook profilā pie Jāņa Žulgova kunga redzēju skaistas bildes. Viņš ir aizrāvies ar porcelānu, un tostarp Rīgas porcelānu, Rīgā ražotu, Rīgā veidotu, Latvijā veidotu. Un atceraties, neatkarības gados bija ļoti aktuāli tāda tautu meitiņa un tautu puikiņš, tautu dēls. Un man tāds arī ir, starp citu, pie mammītes, un domāju, interesanti, tas ir Latvijas nacionālais dārgums, redziet, un Lombardos tādas mantiņas ļoti labi par tām maksā, labprāt vēlas tādas iegūt savos īpašumos. Interesanti. Bet vēl par kādu Latvijas nacionālo dārgumu vēlos runāt. Šo mēnesi žurnālā Ilustrētā zinātne Jānis Roškāns mums ir izcēlies. Viņš mums atrodas uz Ilustrētā zinātnes vāka. Un interesants fakts, ka tika atvērta Latvijas neatkarības kustības vadītāja Jāņa Roškalna 80. gadu sākumā rūpīgi izveidotā slēptuve Brīvības ielas namam pagrabā, kuru VDK 1983. gadā kratīšanas laikā tā arī neatrada. Kopā ar savu kādreizējā dzīvokļa jaunajiem iemītniekiem Jānis Roškāns piekļuva 43 gadus pēc tā izveides. Un jūs redzēsiet arī video sižetiņu. Varbūt man vajag ap pirkstiem. Nē, bet kā šito varētu būt? Viņš tagad nekustējās? Tu uz iekšu viņu tā redzi? Varbūt arī. O! Uzmanīgi, jā. Tur to kastīti labāk vēl nekas neizdarīt. Tas zīmogs, ko viņš teica. Karoks? Re, kur ir? Karoks. Ej, tu nost! Oh! Vēl viens karoks. Jā. Mājās apstīsimies. Uzmanīgi, viņi varētu būt ļoti trausoli, ļoti vec atstāji. Tas ir plasmas. Uzmanīgi, apstīsimies mājās. Vēl kaut kas. Ja viņš teica 2 līdz 3 ķieģeļi. Kurā jaunais pāris centās atrast, kur tad ir tā vieta, kur tad ir tā dārgumu lāde. Un ar kameras palīdzību bija redzams, ka tomēr atrada īstos ķieģelīšus pagrabā, kurus izvilka ārā.
Un tur bija Latvijas nacionālais dārgums. Un kas tas tāds ir? Latvijas karogs. Vairāki karogi bija atrasti un arī zīmoks par neatkarības kustības laikiem un to darbību. Nu, diezgan interesants sižets. Tas nu būtu tāds mans pirmais stāsts, un tagad es laižu pie runāšanas Rudolfu, jo viņam ir kāds ar Rīgas leģendu saistīts stāsts. Lūdzu. Jā, pateicos Marlēn. Labvakar, Latvija, godātie kolēģi. Es gribu parunāt ne tik daudz par Rīgas leģendu, es runāšu ne tikai par mūsu galvaspilsētu, bet runāšu mazliet arī par ķegumu. Tātad pilsētas leģenda. Kas gan ir pilsētas leģenda? Pilsētas leģenda mums, kā jau blogeriem, ir ārkārtīgi parocīga lieta, jo pilsētas leģenda tas ir mutvārdu daļradas veids, ko iedzīvotāji viens otram stāsta. Piemēram, ejot gar Māras dīķi, tur ir Māras dzirnavs, ja, tāda ķieģeļa ieciņas atliekas tur Torņkalnu pusītē. Un tu zini, Pēter, tu zini, tur ir iemūrēta jaunava. Lūk, šīs ir pilsētas leģendas. Viņas visbiežāk ir saistītas ar kaut kādām traģiskām lietām mūsu vēsturē, reizēm ar kaut kādām smieklīgām. Es izvēlējos 3. Proti, pirmā leģenda ir saistīta ar ļoti, ļoti traģisku vēsturi. Tas ir saistīts ar geto Rīgā, ebreju geto Rīgā. Rīgā bija vairāki tie nometņu punkti. Es jums godīgi pateikšu, es apzināti tajā nerakos, jo tas ir tik traģiski un sāpīgi, ka man to negribējās darīt. Bet izrādās, ka mums ir pašiem savs Oskars Šindlers. Esat redzējuši filmu Šindlera saraksts? Jā. Vācu rūpnieks, nacists, viņā kaut kas pārlūza, viņš vēroja tos cilvēkus un viņš viņus centās glābt. Tad lūk, mēs visi zinām, nu daudz no mums zina, tīpaši pārdaugavieši, kur atrodas fabrika Lenta, bijusī fabrika Lenta. Tā ir vēl 19. gadsimta beigās veidota manufaktūra, kas ieņēma tādu lielu, dūšīgu zemes gabalu starp, ja nemaldos, Ventspils, Tukuma un Mārupas ielām. Tur atrodas kokvilnas austuve, tātad tur auda audumu, un pati galvenā produkcija, kas bija slavena vēl pat padomju laikos, tātad tās bija lentītes, rišiņas visādas, tātad ļoti neatņemama mūsu apģērba sastāvdaļa pat mūsdienās. Šis bija tātad tekstilu uzņēmums. Ienākot nacistiem, šie cilvēki, ja tā var teikt, izvēlējās fabrikas Lentu teritoriju par geto darbnīcu. Nu, proti, tur neviens nenakšņoja, bet caurdien strādāja. Vakaros viņas tur veido uz ķeizara mežu vai vēl kaut kur, kur viņi tur nakšņoja. Bet notika tā, ka SS-mans, ja, SS-ietis, kas tika iecelts par šī geto vadītāju, ar viņu notika tas pats, kas ar Oskaru Šindleru. Fabrikā Lenta bija jāstrādā 300 amatniekiem. Jo vācieši, kā jau tāda praktiska tauta, viņi no dzīvokļiem nozaktās mēbeles, tur vajadzēja salabot, sataisīt, viņas varēja pārdot, viņas varēja sūtīt uz Vāciju, kaut ko tur ar viņām darīt. Tad šie cilvēki veidoja abažūras, laboja mēbeles, kaut ko no jauna taisīja. Uz kara beigām šis SS-ietis tur bija pamanījies novietot par dienu līdz 3000 cilvēku. Nevis 300, bet 3000. Jā, kara beigās viņus tomēr izved uz Štuthofu, bet pateicoties tam, ka viņi bija labi pēduši, jo viņš viņus baroja, viņš centās sagādāt pārtiku, ļoti daudz no viņiem veiksmīgi arī piedzīvoja kara beigas un tika atbrīvoti.
Un šis bija tas gadījums, kad atbrīvotie ebreji griezās pie, es nezinu, kas tā par, manuprāt, tā bija Izraels valdība, viņi griezās pie Izraels valdību, nosaukt, piešķirt šim cilvēkam taisnā cilvēka nosaukumu. Tas viņu paglāba no notiesāšanas. Esot izdota grāmata par šo tēmu, es ātrumā viņu neatradu, bet tāpēc jau tā ir leģenda, ja, lai mēs varam tā mazliet pa virsmu nobraukt. Tātad mums ir bijis arī tā, jo, redziet, es pats esmu bijis šajā rūpnīcā. Es savā laikā, 90. gados, strādāju fabrikā Aurora. Bija mums tāds zeķu fabrīķis, un tie bija ļoti smagi laiki. Fabrika lenta bija bankrotējusi, un ar visu teritoriju, visām ēkām tika atdota vēl pusdzīvajai Aurorai, nu, kā tāds apendicīts. Un es tur gāju, tur telefons slēgt, un es nevarēju saprast, kāpēc man tik ļoti nepatīkami tur iet. Man nepatika tur iet, ja. Atmosfēra, Tas ir ja? kā pie, nu, šodien tev nav jāiet pie zobārsta, ja, bet tev vienalga negribās iet garām zobārsta kabinetam. Sajūta. Negribi tās sajūt. Un kaut kas tāds nesaprotams. Un pēc tam es uzzināju, ka tur ir bijis geto, tad viss nostājas savās vietā. Nu, un vēl viena pilsētas leģenda saistīta ar, tātad ar vācu okupāciju. Nu, te ir ticamības moments pusi uz pusi. Ah, Nu, kā zināms, ķeguma Hess tika uzcelts par tautas līdzekļiem, un, ja nemaldos, tā bija valsts akciju sabiedrība 30. gados, tātad brīvvalsts laikā, un vācieši ļoti centās visu izpostīt, atkāpjoties no krieviem, atkāpjoties uz rietumiem atpakaļ. Tāpat kā krievi to centās izdarīt, atkāpjoties uz austrumiem. Ja? Te gan jāsaka tā. Un stāsts ir par ķeguma aizsprostu. Jo katrā elektrostacijā visvērtīgākais ir tieši aizsprosts. Tā ir sarežģīta inženiertehniska būve, ko ir sarežģīti dārgi un grūti atjaunot un ilgi. Un vācieši esat gribējuši uzspridzināt šo ķeguma aizsprostu, bet tas viņiem nesot izdevies, jo, lūk, um, kāds patriots esot bijis aizmetinājis durvis uz galeriju, kas gājas cauri aizsprostam. Nu, te mēs varam ticēt, varam neticēt. Es jums godīgi pateikšu, es vairāk neticu nekā ticu, jo kas gan spridzina aizsprosts. Spridzina sapieri, ja, tātad ar noteiktiem instrumentiem apgādāt ļaudis, ja, kas gan jau varētu pie vēlēšanās atvērt tādas durvis. Bet nu, tāda leģenda tomēr ir, un šī leģenda radās saistībā ar krietni vēlāk notikušu. Atcerieties, bija tāda bēda, kad ķegumu remontēja, taisīja tiltu, un tur nokrita tās mašīnas, un cilvēki bojā aizgāja. Ja? Un tad tur cilvēki teica, rēpat nacisti, pat fašisti tur nav varējuši izpostīt, pasties, ko šitie. Ja? Bet, nu, pilsētas leģenda. Nu, un pēdējā pilsētas leģenda ir saistīta ar manu mīļo Agenskalnu. Cilvēki, kas ir piedzīvojuši vēsturisko materiālismu un ar to saistītos labumus, un ir pabijuši Agenskalnu tirgū, tātad, tad, kad tronī sēdēja Augusts Petrovičs Boss un Pēlša bija. Tur atradās viena no lielākajām Rīgas telefonu centrālēm, proti 61. Tur ir pasts, pāri ielai Agenskalnu tirgus, otrā pusē bija šī pastēra, kurā atradās vairākos stāvos telefonu centrāla. Un, protams, kad vācieši gribēja šo telefonu centrālu uzspridzināt, bet tur nu gan viņiem kaut kas nebija sanācis. Viņi bija salikuši kaut kādas spridzekļus pirmajā stāvā. Un, lai pašiem nebūtu sevi jāapdraud, viņi bija detonatoru pievienojuši pie velosipēda, kas bija atsliecis pret pasta ārsienu. Un zinot sarkanarmiešu kāri uz velosipēdu Takšana. privatizāciju, ja sauksim to tā, sev par labu, viņi to tā atstāja. Kaut gan, starp citu, te es īsti nepiekritīšu nacistiem, jo kur ierīnas karavīrs liks velosipēdu? Pa kazārmu braukās ar viņu, ja, diez vai tātad tas ir gāja runa par vietējiem, ja, jo velosipēds bija tāda dārga manta, tas bija transporta līdzeklis, tā bija, tā teikt, investīcija.
Un viens no centrālas inženieriem, kas turpat blakus dzīvoja, viņš ievēroja, ka pie velosipēda iet klāt kaut kādi vadiņi. Un viņš apturēja kaut kādus garām ejošus sarkanarmiešus un palūdza izsaukt komandieri, un tas savukārt izsauca sapieris, un tādā veidā telefona centrāla tika izglābta no sprādziena. Šī leģenda ir arī simtprocentīgi droša, jo es savulaik biju pazīstams ar tādu bezgala interesantu vīru, kā Alfreds Ločmēlis bija. Viņš bija automātikas un elektrosakaru fakultātes, nemaldos, vadītājs vai vēl nezinu, kas, un viņš bija visu mūžu bijis sakarnieks, un viņš ir izaudzinājis visus analogās Rīgas sakarniekus. Ja, tostarp arī manus vecākus, manu vecāko māsu un tā tālāk. Lūk, un Lošmeļa kungs šo man stāstīja personīgi. Tā kā šī leģenda ir diezgan ticama, ka tas tā varētu būt. Protams, ir vēl daudz sīkākas leģendas, ja, ja jums, piemēram, sanāks paieties pa Ventspils ielu gar Stradiņu slimnīcu. Tur visas mājas ir vienā strīpiņā, kā ar lineālu. Un dažās vietās tā kā mutē, tā kā zobi trūkst šīs mājas. Tur māja ir pagalma dziļumā, vēl kaut kur. Jā, tur bijušas uzsprāgušas tās mājas un tā tā. Lūk, tādi ir tie stāsti, tie traģiskie. Mīļie draugi, jums ir kāda leģenda? Marlēn, tev ir leģenda? Jā, zinu, Rudolf, starp citu, kad tu runāji par velosipēdu, es atcerījos salīdzinoši nesen sociālos tīklos klaiņoja video, tas bija ārzemēs, tas nav pie mums bijis, kurā, nu, tos imigrantus tā ķerstīja, nu, pasmējās, melnais humors saucamais. Pie veikala stāv velosipēds un pienāk tāds migrantu veidīgais, kurš pie tā velosipēda un grib viņu, nu, paskatās pa malām, neviena nav. Nu, tagad tā slēpto kameru, viss bija filmēts, jā. Viņš pienāk pie velosipēda, nu, tuliņ ķer, nu, tik grāvs, nu, tik sēdīsies virsū, un tur ar elektrība tā čuk, un viņš sabīstās un aizbēg, un tā, nu, ar katru šā te pārbauda, cik no garām gājējiem pievērsīs uzmanību, ka šis te velosipēds nav saistīts, nu, piesiets, jā. Tas ir tā interesanti, jā. Un vēl vienu leģendu es uzreiz atcerējos par asfaltu. Tā bija leģenda, ja? Nē, tā nebija. Es sajaucu leģenda par velosipēdu. Par puķu un velosipēdu. Jā, bet par leģendu runājot, jā, to starp. Tu runāji par mājām, kuras vienā strīpiņā ir, nu, es te domāju par kādu asfaltu klāšanu. Ziniet, dažkārt ir tā, ka uzklāja jaunu asfaltu un kādam tur ir, nu tieši tagad vai pāri nokļūt, vai ar pēdiņām, vai dzīvnieku pēdiņas nokļūst, vai speciāli roku spiedumus cilvēki veido. Es te biju, Koļa tur, Saša tur, krieviski rakstīts. Nu, tas ļoti tipiski mums te Latvijā. Un tas bija arī tāda leģenda. Acīm redzot, darbinieki, kuri klājuši to asfaltu, nu, pa fiksu tinās mājās no sērijas, jā, pabeidz darbu un ātri tinās mājās un aizmirst savus instrumentus. Tostarp bija lāpsta, un lāpsta iegrimusi esot, nu, tajā asfaltā. Nu, un tad garām gājēji gājuši un teikuši, nu jā, nu te jau Janka ar kaut kur tomā jāmeklē. Jā, nu tālu. Un tāpat laikā arī cits stāsts par asfaltu runājot, tā zābaki nokļuvuši esot asfaltā. Un tad cilvēki ir gājuši skatīt, kas tad tur notiek ar tiem zābakiem, jo iekšā it kā ir kaut kas, nu, iekšā ir un nevar saprast, nu, tādi gari zābaki stāv un
Nu, un bija jāizdomas, un tā izsaukuši policiju, nu, skatīties, vai nav tur kāds kauliņš atpagadījies. Un tā esot rakuši vaļā un izrādījies, ka cilvēku kauli nesot bijuši. Nu, labi, no manas puses šodien tāds melnais humors, bet ģirt, laižam tevi ar pie runāšanas. Jā, paldies, Marlēna. Labvakar, dārgie skatītāji. Es no savas puses izstāstīšu vienu tādu pilsētas leģendu, par ko mēs esam aizķēruši un runājuši jau mazliet, bet vienkārši, nu, man ir iespēja dzīvē satikt dažādas cilvēkus, un tad es viņiem uzdodu jautājumus dažādas, un man, nu, ir vēsturiski interesējuši visādi procesi, kuriem jau ir tāds tā kā noilgums, un tāpēc es pastāstīšu vienu tādu stāstu, par ko man tagad bija, nu, burtiski no acu lieciniekiem atnāca tāda jauna informācija, apstiprinājums, un tas stāsts ir ārkārtīgi interesants. Tas ir no Latvijas politikas, nu, es mazliet, tas arī ir politika saistīts, un tad viens no šiem pastāstiem, kas, manuprāt, ir pelnījis Latvijas politisko leģendu, nu, tādu leģendāru notikumu, top 3 vai top 6, mēs viņu droši varētu ielikt, un stāsts ir par leģendāro Jānu Junkuru, ko varbūt ne visi atceraties, bet tāds bija. Tīri retrospekcijai, tā tad bija mums kādreiz tāds Atlē reforma partija, nu, kas tagad ir vienotībā iemigrējuši un pārņēmuši tur varu. Bet bija Atlē reforma partija, un viņi startēja vēlēšanās 2011. gadā. Atceramies, atlaida Saeimu 11. gadā, un tad 11. gadā bija Saeimas vēlēšanas, un uz Atlē reforma partija tika ievēlēta Saeimā. Tur bija daudz dažādas peripētīs, dažādi notikumi, kā viņus nepielaida pie varas, un kā Zatlers nekļuva par premjeru, prezidentu, nu tur viss kaut kas bija. Bet tajā mēs neiedzināsimies, vienkārši starp šiem ievēlētajiem Atlē reforma partijas bija tāds Jānis Junkurs. Viņš godprātīgi nostrādāja 3 gadus Saeimā. Nezinu, labs deputāts, slikts deputāts, blakus nestāvēja. Un tad pienāca 2014. gads. Tajā brīdī vienotība bija, nu, burtiski sarāvusi gabalos to nabaga nepieredzējušos Atlē reforma partiju, jo, nu, jūs saprotat, vienotība tie tādi šakāļi vienmēr ir bijuši. Tas, ko viņi dara, viņi vienkārši, nu, cits politiskās partijas cenšas tā kā iznīcināt, nu, tā teikt, nosmacējot savos apskāvienos. Un skaidrs, ka Atlē reforma partija, nu, viņiem bija tāds naidīgs, ienaidnieks pretinieks, un viņi iznīcināja. Un kas notika 14. gadā? Liela daļa no Atlē reforma partijas cilvēkiem iemigrēja iekšā vienotībā, un, nu, gala rezultātā viņi arī pārņēma varu. Tātad, nu, tur bija gan Edgars Rinkēvičs, kas vēlāk, nu, šobrīd ir prezidents, tur bija Evika Siliņa, esošā premjera, tur bija Inese Lībiņa-Egnere, tur bija Lukaševica. Nu, bija tāds vesels Edmunds Jurēvits, kurš šobrīd ir arī Saeimas frakcijas vadītājs vienotībā. Nu, šis Atlera grupējums pārņēma varu vienotībā, bet tas notika vēlāk. Tas notika jau 16. 17. gadā. Bet starp šiem te bija arī Jānis Junkurs 14. gadā. Un Jānis Junkurs startēja sarakstā kopā ar Rinkeviču, Lukaševicu, Eviku Siliņu, Lībiņu Egneru un citiem, Jurēvicu un citiem bijušiem Atlera cilvēkiem, tātad vienotības sarakstā. Un notika neticamais. Jānis Junkurs godīgā cīņā sakāva, nu, pēdiņās leģendāro Latvijas politiķu Solvitu Āboltiņu. Un Solvita Āboltiņa neiekļūst Saeimā. Un tā bija traģēdija. Burtiski visa Latvija trebēja, tārdēja no Solvitas Āboltiņas tādiem, nu, no tiem niktuma vai nezinu, kliedzieniem. Mēs visi to dzirdējām, cik šausmīgi nelaimīgi bija Solvita Āboltiņa, jo viņi taču bija vienotības līderi, viņi gribēja turpināt skaldīt un valdīt. Un tur pēkšņi Jānis Junkurs viņu vienkārši paņēma un apdzina. Un tā nepagāja neilgs brīdis, kad Jānis Junkurs atteicās no sava mandāta. Saeimas vēlēšanās mazpazīstamais deputāts Jānis Junkurs, pateicoties ar partiju nesaskaņotai individuālai kampaņai, atstāja aiz strīpas partijas līderi Solvitu Āboltiņu. Pēc tam parlamentā viņš vairs nav redzēts. Īstas skaidrības, kas noticis ar deputātu un kad viņš varētu atgriezties darbā, viņa vienotības kolēģiem nav. Visu un meklēja to Junkuru rokās, un neviens nevarēja sameklēt. Junkurs bija kā zemē iekritis. Nu, skaidrs, ka, nu, cik es saprotu, tagad izvēlēšos vārdus, lai man neiesūdz tiesā, nu, cik es saprotu, viņš tomēr tajā Hongkongā tur nebija bijis, un tās bija tādas skaistas leģendas par to, ka
Junkurs ir Hongkongā, kaut kur tur strādā, bet viņš bija pazudis. Nu, tā kā viņu neviens nevarēja atrast, tad tur kaut kādā brīdī viņa Vācijā tur atrada. Bet tas mans stāsts, to mēs visi tagad zinām, tas ir, bet tas tāds ārkārtīgi interesants stāsts, bet jautājums ir, kāpēc viņš atteicās? Nu, kāpēc? Kāpēc? Viņš ļoti gribēja Saeimā strādāt, viņš 3 gadus nostrādāja Saeimā, Zetlera reformu partijā. Viņam bija labs, adekvāts deputāts, neko sliktu es neatceros, ka viņš būtu kaut ko sastrādājis vai kaut kas slikts. Un viņš atsakās, viņš sākāja solīt āboltiņu un atsakās. Un tad bija dažādas versijas, bet tas, ko man burtiski nesen stāstīja to notikumu acu liecinieks, varat ticēt, varat neticēt, es neko neapgalvoju, saku vēlreiz, izvēlos vārdus precīzi, lai man neiesūdzētu tiesā. Es arī jūs nespēju ticēt, bet cik man teica to notikumu acu liecinieks, viņam tika samaksāts precīzi tas, ko viņš saņemtu 4 gados Saeimā. Ar domu. Nu, viņam sāka, rekur, tev ir nauda, tur 4 gadus atpūsties, mēs tev samaksājam. Un vienkārši pājām malā skaidrs, ka tur bija draudi paralēli. Tajos es arī neiedziļināšos, bet bija gan draudi, gan arī samaksāt šo 4 gadu atalgojumu. Kas samaksāja, to es nestāstīšu un negribu tiesāties, bet šāda pilsētas Interesētā leģenda. puse, skaidrs. Šāda leģenda pilsētā bija, ka it kā Jānim Junkuram ir samaksāts 4 gadu, tā, bet es neko neapgalvoju, un tā man cilvēki runājuši, Nu, leģenda. tā varbūt tas ir noticis kaut kādā ziņā. Tas izskatās loģiski, bet es klāt tur nebiju un nedzirdēju, bet tā cilvēki runā. Un tas man liekas tāds ārkārtīgi interesants stāsts, kurš droši vien nekad negūs oficiālu apstiprinājumu, un lai tā arī būtu, bet šāda epizode 2014. gada Latvijā bija, kas jau ir vairāk pirms 10 gadiem, tāpēc viņi ir pelnījusi tādu Latvijas politiskās leģendas, ir tādu ēnu notikuma titulu, būt top 3 vai top 6. Paldies! Jā, paldies, Dzird, par interesantu stāstu. Es ar kaut ko tādā stilā esmu dzirdējusi, bet par tiem 4 gadu atalgojumu nebiju dzirdējusi. Tā, šodien. Eleganti. Jā, šodien mums ir tāds stāstījums par leģendām, par nacionālajiem dārgumiem. Un te nu es gribu vērsties pie mūsu skatītājiem. Lūdzu, ierakstiet mums komentāros, kādi ir jūsu nacionālie dārgumi. Kā jūs domājat, kas ir tas svarīgākais un tāda nacionāla dārguma, ar ko varam lepoties visa Latvija? Paldies jums par to! Un ar to mēs arī šodien noslēgsim mūsu sarunu līdz nākošai Lai jauks svētdienas vakars! Lai jauks svētdienas vakars! Es laimīgi!